Mēs saņemam 8 likuma projektus, kurus sagatavoja Tieslietu ministrija, kas pirmkārt paredz jaunu tiesību institūtu partnerība. Likumprojekts, par kuru mēs tagad diskutēsim, ir paredz partneru attiecību reģistrāciju. Kā referentam man ir pienākums informēt jūs par komisijā notikušo diskusiju un par paustiem viedokļiem. To es arī darīšu, un tad, lai jums būtu lielāka skaidrība. Tad diskutējot par šiem jautājumiem, mēs konstatējam, ka faktiski nekas jauns, principiāli jauns nav izgudrots, jo partneru attiecības pastāv arī tagad, un ir arī cilvēki, kas vēlas nākotnē tādas attiecības veidot. Un kas ir svarīgi? Svarīgi ievērot. Ja pastāv attiecības starp divām personām, valsts pienākums nodrošināt šo attiecību juridisko, sociālo un ekonomisko aizsardzību. Un iesniegto priekšlikumu mērķis tieši šo aizsardzību veidot. Grozījumi detalizēti neregulē partneru savstarpējas attiecības. Ir noteikts, ir uzsvērts, ka gadījumi, ja cilvēkam ir apņemšanās rūpēties vienam par otru, ja viņam ir kopēja saimniecība, tad notāram ir pamats reģistrēt attiecības. Gribu arī uzsvērt, par to mēs arī runājam komisijā, ka nekas neliedz arī tagad diviem cilvēkiem aiziet pie notāra un noslēgt attiecīgo līgumu. Tātad, principā, partneru attiecības ne tikai faktiski pastāv, bet arī var juridiski nostiprināt. Bet ir problēmas, un šīs problēmas mēs tieši gribam risināt. Ja divas personas aizgāja pie notāra un noslēdza līgumu, un viņi grib tieši veidot attiecības, citam, trešām personam tas nav zināms. Piemēram, juridiskajā komisijā mēs diskutējam par situāciju, ka puses vienojas un saistība ar medicīnas jomu, viņi paredz, ka viens par otro tieši tad var uzņemties atbildību, dot piekrīšanu. Jautājums, kā ārsts par to var uzzināt? Protams, ka var braukt uz slimnīcu kopā ar līgumu, ar atšifrējumiem, bet tas nav saistošs. Un ārstam nav laika lasīt, vai drīkst uzdot jautājumu tam cilvēkam, tāpēc, ka viņam ir līgums, un viņš ir partneris saskaņā ar to līgumu. Vai tomēr nedrīkst stāstīt par diagnozi, sniegt informāciju. Tas ir viens piemērs, kas izskanēja juridiskas komisijas sēde, bet ir arī ir vairāki citi. Tālāk, ja puses noslēgs tagad saskaņā ar izmantojot šo iespēju tādu līgumu, ir jāsaprot, ka tas nevar ietekmēt visas jomas. Un, piemēram, saistībā ar nodokļiem, saistībā ar pensijām, vienalga, par ko cilvēki vienojas, vīdam tas nav saistošs. Viņš nevar citādāk skatīties un piemērot kaut kādu citu kārtību. Mums ir svarīgi tieši paredzēt un definēt šādus gadījumus. Un, protams, ka ja mēs runājam par trešo problēmu, pat ja cilvēki vienojas, viņi tieši uzskata, ka viens atbildīgs par otro. Viņam nav pienākuma, piemēram, deklarācijā norādīt, ka ir tāds un tāds cilvēks partneris. Vai, piemēram, pildot kaut kādas darbības, lemjot, apzinoties, ka ir interešu konflikts. Nav pienākuma to norādīt atklāti. Tad ir vairākas problēmas starp cilvēkiem, ja mēs varam redzēt attiecības starp cilvēkiem un valsti. Un tieši pakotne, kas ir iesniegta, ir domāta, lai šīs problēmas risinātu. Tātad grozījumi nosaka faktiski juridiskas konsekvences gadījuma, ja partneru attiecības ir reģistrētas. Nosaka attiecības ar valstī. Pārēdz tiesības, kas ir saistītas ar sociālo aizsardzību, veselību, nodokļu sfēru. Un tas ir ļoti būtiski. Komisijas sēdē mēs arī runājam par Satversmes tiesas spriedumu. Un viens no strīdiem, ko mēs tieši visi dzirdam, ir tāds, vai Satversmes tiesas spriedums ir izpildīts vai nē. Tieši komisija bija uzsvērts, ka Satversmes tiesā faktiski norādīja uz neizpildīto darbību. Būtībā ir situācijas,
kur mēs nostādām cilvēkus, kur pret cilvēkiem ir nevienlīdzīga attieksme. Būtībā viņi ir diskriminēti. Runāsim skaidra un saprotama valodā. Ņemot vērā, ka viņi, teiksim, ir atšķirīga situācija, viņi ir diskriminēti. Tam nav pamatā. Un Satversmes tiesa norādīja uz šo problēmu, un, protams, ka Satversmes tiesas spriedums ir jāizpildā. Bet ja nebūtu Satversmes tiesas sprieduma, vai būtu jārīkojas šāda veidā? Jā. To mēs konstatējam tieši apspriežot jautājumu un tieši pieņemot lēmumu. Un tagad varbūt nedaudz vairāk par pašu pirmo likuma projektu, grozījumu notariāta likumā. Tātad saskaņā ar piedāvāto redakciju tad ir paredzēts, ka zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskas personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tam ir pirmkārt tuvas personiskās attiecības, otrais kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, un trešais, kā arī vēlme un mērķis gādāt un atbalstīt vienam otru. Tātad viņi atnāca, ir 3 priekšnosacījumi, ko cilvēki deklarē. Runēt par notāra rīcību. Ir jāsaprot, ka, kad cilvēki vēlēs kaut ko nostiprināt pie notāra, viņi sniedz informāciju, un notārs izvērtē. Šajā gadījumā paziņojums ir pietiekams, un ja nav pamata uzskatīt, ka tas neatbilst patiesībai, notāram ir pamats rīkoties. Grozījumi paredz arī šķēršļus partneru attiecību reģistrēšana, un proti partneru attiecības nevarēs reģistrēt cilvēku, kurim ir laulība. Ja ir laulība, nevar vienlaikus būt partneru attiecības ar kādam citam personam. Otrais – tuva radniecība. Kāpēc tieši par tuvu radniecību ir norādīts? Par to mēs arī runājam komisijā. Šajos gadījumos jau ir citi instrumenti, un cilvēks var rūpēties, ja ir paredzēts šis gadījums, un nav vajadzības tad šeit veidot papildinājumu. Trešais gadījums, trešais šķēršļis ir situācija, kad ja cilvēkam jau ir partneru attiecības ar citu personu. Likuma projekts arī paredz gadījumus, kad partneru attiecības, partnerība izbeidzās. Un tas ir ar nāvi, ar pašas personas gribu, ar tiesas spriedumu un gadījumu, ja cilvēks stājas laulībā. Proti, mēs arī runājam par to, ka var būt situācija, ka sākumā cilvēki nolēma reģistrēt partnerību, pēc kāda laika viņi nolēma tieši tad iet uz baznīcu. Tas ir iespējams, bet nebūs tā, ka vienlaikus būs gan laulība, gan partnerība. Mēs izskatījām šo likuma projektu, izvērtējam, un tieši tad viens principa komisija bija nesalīdzināmi labāka atmosfēra nekā šeit, jo tur cilvēki ir pieklājīgi, viņi tieši tad ceļ rokas, uzdot jautājumus, mēģina saprast tieši jautājuma būtību. Un diskutējot tieši bija izskanēja viedoklis, ka varbūt tomēr nav korekti runāt par to, ka Satversmes tiesa prasa to izpildi. To mēs izdiskutējam, es jums jau pateicu. Izvērtējot iesniegto priekšlikumu, komisijas deputāti atbalstīja tā virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē. Un deputāti vairākums nobalsoja par, un deputāti arī lūdza atzīt likuma projektu par steidzamu, izskatīt to steidzamības kārtībā.